Tātad es pastāstīšu šodien par to, kā Squad LV CMS strādā pasūtījuma sistēma. Tātad viss strādā tieši tāpatās kā citos internetveikalos, pavisam vienkārši. Atrodam preci, pievienojam grozā, aizpildam anketīti un preci ir pasūtīta. Un normālos apstākļos pasūtītājs saņem e-pastu par to, ka pasūtījums pieņemts. E-pastu saņem ne tikai pasūtītājs, bet arī šīs lapas īpašnieks, internetveikala īpašnieks. Tātad, lai pasūtījuma brīdī šis e-pasts tiktu nosūtīts gan klientam, gan lapas īpašniekam, ir jāiet uz administratoru sadaļu, iestādījumi, e-pastu iestādījumi un jāizpilda šī lapa, lai Squad LV CMS zinātu, ar kādu e-pastu sūtīt pasūtījumu apstiprinājumu gan klientam, gan jums. Šajā gadījumā mēs izmantojam Promail LV. Šeit var nošpikot, kādi Promail LV ir iestādījumi, ports, encryption, username ierakstīsiet savu pilnu adresīti, parolīti ierakstīsiet, sadaļā from ierakstīsiet atkal savu e-pasta adresi, no kā tiks sūtīts, varat ierakstīt savu vārdu, varat ierakstīt firmas nosaukumu pēc izvēles, pēc tam admina e-pasts vēlreiz un testa e-pasts. Varam pārbaudīt tagad. Tātad šeit mēs esam sagatavojuši mūsu testa e-pastu, ieejam Promail LV sistēmā, atverās e-pasts, kā redzam inboxā mums nekas pagadām nav, spiežam send, viņš sūta testu, rāda aizsūtīts, ejam uz e-pastu, refrešojam lapu un mums atnāk e-pasts. Ja mēs redzam šo e-pastu, email system working, tas nozīmē, ka e-pasta iestādījumi veikti pareizi, e-pasts sūtās, līdz ar to pasūtījuma brīdī gan klients, gan jūs saņemsiet e-pastu par pasūtījumu. Tātad ātri parādīšu, kā tas notiek dzīvē. Visi jau noteikti māk pasūtīt preci internetveiklos. Atrodam sev vēlamo preci, piemēram, šie procesori, šis AMD, spiežam pievienot grozā, ejam uz grozu, redzam preci, spiežam checkout, tālāk aizpildam klienta datus, mēs esam klients, mēs tēlojam klientu, rakstīsim, piemēram, Jānis, rakstīsim e-pastu, jānis@janis.lv, telefona numurs, tā ir tikai simulācija. Tālāk, delivery, piegāde, mums ir uztaisīts, ka var izvēlēties bezmaksas, pašizņemšana veikalā, klients var izvēlēties kurjeru pa kādu summu un var izvēlēties kādu pakumātu. Šos visus trīs var arī rediģēt, katrs mājaslapas īpašnieks var šo pielāgot savām vajadzībām. Tālāk, payment maksājums, pārskatījums ar rēķina apmaksu, tālāk papildus info, piemēram, klients vēlās uzrakstīt kādu papildus informāciju. Kapčas vietā mums ir vienkārši jāprēķina primitīvs matemātisks uzdevums, rakstam 3 un spiežam pasūtīt. Pasūtījums ir veikts. Šo pasūtījumu mēs veicām kā klients, mēs tēlojam klientu, bet tagad mums kā īpašniekiem e-pastā atnāk paziņojums par šo pasūtījumu. Ejam tagad uz e-pastu. Un kā redzam, šeit ir 118. jauns pasūtījums, un re, kur ir šie dati, ko mēs aizpildījām. Teorētiski jūs varat izmantot arī pasūtījumu pieņemšanas sistēmu šādi, tikai ar e-pastu. E-pastā jūs redzat, kad ir izveidots pasūtījums, tālāk jūs sazināties ar savu klientu, izsūtiet rēķinu vai izdariet tā, kā jums firmā nepieciešams, bet tiem, kam tas nepietiek, kuriem vajag administratoru panelī pārvaldīt šo pasūtījumu, tad tiem es parādīšu, kā tas ir apstrādājums profesionālāk. Tātad tagad parādīšu, kā pasūtījumus apstrādāt nopietnāk, profesionālāk. Dotā brīdī esmu ielogojies kontā zem profila Jānis, un, lai iekonomētu laiku, jau veicu pasūtījumu, un pēc pasūtījuma veikšanas mēs saņēmām pasūtījums 119, ir ienācis, redziet, iepriekšējais bija 118, tagad 119. Pasūtījums 119 ir ienācis, redzam klientu, pasūtījums pieņemts, un klients pēc pasūtīšanas savā profila kontā sadaļā iestādījumi redz šo 119. pasūtījumu. Tātad pirmo pasūtījumu mēs mēģinājām kā nereģistrēts klients,
bet tagad es piereģistrējos, iegāju savā kontā, pasūtīju pasūtījumu 119, un mēs pasūtījumu sadaļā redzam šo pasūtījumu. Un ļoti jauki klients redz statusu pending. Un tagad mēs aizējam uz admina paneli, tālāk pasūtījumi, un mēs redzam divus pasūtījumus. 118. bija mūsu pirmais testa pasūtījums, un 119. pasūtījums, kurus veicu, kā piereģistrējies lietotājs. Šeit lietotājs redz. Tātad šeit ir pasūtījuma statusi, un dotā brīdī apstrādes procesā, pending, ir divi pasūtījumi. Mēs apstrādāsim 119. pasūtījumu, spiežot pogu View Order. Un šeit mēs redzam, kas ir pasūtīts, procesors, mēs redzam summu, mēs redzam klientu, un mums ir iespēja nosūtīt klientam rēķinu. Nospiežam sūtīt rēķinu. Tas pats e-pasts, kuru mēs noregulējām, dotā brīdī izsūtīja klientam rēķinu. Klients saņem rēķinu e-pastā, un klients saņem rēķinu arī šeit. Tātad refrešojam lapu, un redzam invoice sent, status izmainījās uz nosūtīts rēķins, un te pat arī ir rēķins. Tātad rēķinu saņem klients gan e-pastā, gan šeit savā kontā. Spiežam uz pogu invoice, un redzam ļoti jauku rēķinu. Klients ir apmaksāt rēķinu. Tad dotā brīdī šeit jūs redzat testa datus. Šos datus jūs varat rediģēt paši savā kontā. Tātad arī šeit mēs redzam, kad mūsu 119. pasūtījums aizgāja uz invoice sent sadaļu. Tātad mēs zinām, ka tas pasūtījums ir apstrādāts, mēs gaidām no klienta apmaksu. Tikko klients ir apmaksājis, mēs varam šeit nospiest change status, un mēs varam izmainīt, piemēram, uz apmaksāts. Mēs varam brīvi regulēt stāvokli, kādu mēs vēlamies. Nospiežam apmaksāts, viņš aiziet uz statusu apmaksāts. Arī klients redz apmaksāts. Klients laimīgs, gaida savu pasūtījumu. Tālāk, tad mēs varam, piemēram, izmainīt uz statusu processing, kad ir apstrādes procesā. Vai mēs varam izmainīt statusu uz shipped, ir izsūtīts. Varam pievienot izsakošanas numuru, bet izvēles var arī linku pievienot, lai klientam ērtāk izsakot. Tālāk spiežam update. Klients redz, kad prece ir izsūtīta ļoti ērti. Klients atver pasūtījumu un redz izsakošanas numuru. Ja jūs pievienot linku, tepat rāda arī linku. Pēc tā, kad esam nospieduši izsūtīts, pasūtījums pārlec uz shipped sadaļu. Šeit būs redzami visi jūsu izsūtītie pasūtījumi. Tālāk jūs, protams, varat paši izmainīt uz complete, pasūtījums pabeigts, bet jūs varat to nedarīt, bet sagaidīt, ka klients nospiedīs podziņu received, saņemts. Ļoti ērta atbilde no klienta, kad klients saņēmis. Jūs šeit redzat visu izsūtīto, jūs varat kontrolēt, ko jūs esat izsūtījuši, ko nē, un klients nospiež saņemts, ok, klients redz statusu completed, refrešojam lapu, un jūs redzat, kāda klients ir saņēmis, un shipped vairs nav. Pasūtījums aizgāja, 119. uz stāvokli completed. Šeit būs visi pabeigtie pasūtījumi. Ļoti ērti, klients saņem rēķinu, klients redz complete, un jūs ļoti ērti pārvaldat savus pasūtījumus. Tātad šādi strādā šī sistēma, tad līdz nākušai reizei.